Signe. Čau! Cik sen tu jau dejo, Danci? Pirms gadiem bija iepriekšējā dziesmu deju svētki. 4 gadiem. Nu, tad 3 gadus. 3 gadus. Vai tev patīk dejot? Protams. Un kāpēc tu nāc dejot? Ko tev dod dejošana? Tas savu veidu treniņš. Tā kā avots enerģijā, spēkam, dzīves priekam. Sveiks, klātā Ilgs! Čau! Cik sen tu vadi jau kolektīvu? Daudz! Vairāk kā 30, man liekas 37, ja es tā nekļūdos. Ko tev dod darbs ar bērniem un ar mums? Nu, vienkārši kolosāliem cilvēkiem sadarboties un redzēt, kā jūs dzīvojat. Man gribās pretī tāpat tos, lai viss tā forši notiekās. Ko tu varētu novēlēt savam kolektīvam? Nu, būt vienmēr jauniem, starojošiem un tikt visos svētkos piedalīties. Bet galvenais, lai mums pašiem visiem kopā ir forši. Jūšiem līdzi. Paldies! Veselību. Māri, ko tev dod dejošana? Prieku. Patīk dejot. Ko tev dod dejošana? Pārslēgties no darba dienas uz brīvdienas. Sveiks, ko tev dod dejošana? Prieku. Sveika, ko tev dod dejošana? Kad nāc šeit? Es uz šeit nenācu, tāpēc, ka es dejoju jau no 2 gadu vecuma un dejoju līdz 12 gadu vecumam. Pēc tam bija tāds tā kā pārtraukums, 10 gadi, bišķi vairāk, un tā kā dejo abi 2 bērni, ir jādejo arī vecākiem. Meitenes, sveikās! Vai jūs varat pateikt, ko jums dod dejošana? Kāpēc jūs nākat uz šeit dejot? Labi pavadīts laiks, dzīves prieks, jā, kustība, uzreiz jūties tāds možāks, spirtāks, enerģiskāks. Kāpēc jūs nākat šeit dejot? Labas emocijas, smaidošas skatiens, kā Gintai. Vienmēr smaidoši, pozitīvas emocijas, izkustēšanās tāda cilvēka pozitīva, kā ir šeit. Man patīk vairāk smaidāt. Jā. Ko jūs novēlētu Dancītim? Dancītim ilgu mūžu, stātu stāju, plata smaida, vieglas soļus. Un to? Jā. Dancītī dejoja no paša sākuma, bet man sāka bērni dejot. Bet vispār dejoju, es atminos Dinamo stadionā, es dejoju deju svētkos 60. gadu sākumā. Tā kā jau drusku būs 50 gadi. Ko tev dod dejošana? Prieku. Sveiks, klātā Ilza! Ko jums dod darbs ar mums, ar vidējiem, vispār par kolektīvu? Darbs ar vidējiem ir patiesu gandarījumu dod, jo katrs cilvēks nāk ar patiesu vēlmi un gribu strādāt, pilnveidot, un lai visiem viss sanāk vienkārši fantastiski. Un nevienam nekas nav jāstumj ar stumšanu iekšā, bet visi ņem un dara un strādā, un sanāk lieliski.